Pagaid, neskatīšos, kur izteikšu pats. Izteikšu. Vai nav? Visi riktīgi nodīt, visi ja nedabūtu viss ārā, ja tik pedāls nedabūtu. Nu stāsti, kā braucās? Šodien? Nu tā, it kā stabili. Pirmais brauciens nojuka. Sūknim strāva, masa beidzās. Braucu kaut ko sāk tur raustīties, neko braucu tālāk. Beigās apstājos viss. Otrais brauciens bija, otrais laikam palika pirmais. Tad trešais brauciens, tad diezgan cīņa šodien liela tāda. Kaut kā sanāk, nav tā stabili, ka priekšu aizbrauc, sanāk cīnīties vienmēr ar kādu šodien. Nu, nevelk patestējam mašīnu, tagad nevelk drusku. No līkuma izbraucam, kaut kā pietrūkst, tāpēc no viņa aiziet tā kā. Viss tagad jāgaida kādā finālā tikšu varbūt. Šitais vēl nebija fināls, ja? Šitais bija piektais pēdējais brauciens. Skatīsimies, kas mums tur sanāk. Gan jau kāds B vai C fināls sanāk. Tikko aizbraucu uz starta, gribēju likt ātrumā, spiežu sajūgu par tukšo. Cilindrīti nolūza, pats tā štociņš nolūza. Tāds ātri piečinīja, varēja nobraukt līdz galam. Komentāru. Tik uz A-finālu, divi labākie uz A-finālu tiek. Tā kā, nu, tipu, izskatījās jau, ka varētu apdzīt. Jā, bija, es jau gāju priekšbraucienos, priekšu braucu. Gāja, tad es skatījos tās aizmugurā vēl patālu, nu, kā, man tas sajūgs uztrauc, kad nav kā nepaliek bez sajūga. Un uzdevums šodienas izdarīs tikko A-finālā, nu, pārējiem skatīsies, tur jau visi 100 jau jāja. A-finālā cik brauc? 8 mašīnas. Bet vēl taču varēs nobraukt. Vēl varētu. Vēl kaut ko mēģināt. Pasties uz stūri. Braucu salūza stūra pār. Stūra salūza, bet nu... Saskrūvējām, te jau turās. Vienkārši bērni baigi maliņi mani. Iesaku visiem pamēģināt, vecākiem. Kā jūs mašīnas atzenat uz šejieni? Man reku ir tēva brāļa buss, vienu mašīnu Kuzovā iedzenam un otru reku uz traileri. Baigi akmeņi prasēju spoguli salūz, viss stikls, viss vienās plaisās. Baigi tādi akmeņi šodien. Tev izskatās tā kā loks sašauts. Jo. Varbūt ir riktīgi, ne? Biedram arī vēl trakāk ir. O, jopcik. Tas no tā, ka trasē akmeņi, vai ne? Jā, baigi šo pirmo reizi tik traki kaut kādi akmeņi lido šodien. Kas vēl jauks? Šitais tagad trasē? Jā, akmens.
Akmens. Tev beigās tev būs baigi dārgi. Tā. Bija smuka mašīna. Jā, nē, nu piečinīsim, tad būs atkal cerams. Tā ir, īstenībā, ja galva uz pleciem un vēl galvā ir kaut kas, tad tur tā ar pašu rokām ar daudz, kas ir darām. Nē, es vēl vakar filmēju, bija smuka mašīna, tagad spoguļa nav, stikls sabendēts. Tāds tas sportiņš, nu neko cīņa. Un nevar smuks aizbraukt mājās, ja es cīņu. A pašam neniedz rokas izlaist? Pašam? Nē, es jau kādreiz pēc tam, pēc gonkām pats. A nevar ar vienu mašīnu braukt divi? Var, bet sanāk vienam nokavēt vienu braucienu. Viens funkcijas ir tāds, ka tendējos vairāk uz jauniem, lai viņiem galvā kaut kas paliek. Miegs ar visām naudām, kas ir iztecinātas benzīnā. Pašam prāta pietiek pa lētāk kaut ko uztaisīt. Nu, tad tā ir tāpat izglītība, kas augstskola vai jebkura profesija. Šodien te uz ceļiem vairs nekad neārdīsies. Viņš uz ceļa zina, gonkās ir savu jūtis. Uz ceļa viņi brauks kā jau jābrauc. A šitais tie trasē notikās čalim? Jā, bija sadursme, beigā aiz kalna uzreiz. Braucējs kalna, karogs bija, bet... A tu brauc tā uz kādiem 80% vai dod vispār uz pilno? Šodien... Taupi mašīnu? Šodien nē, es pat īsti netaupu. Šodien es tiešām kaut kā, tā jauna mašīna, labāka, protams, stūrējas foršāk, bremzē labāk. Šodien tā diezgan tā cenšos, jā. Amortizācija ir labāka, es ir cenšos tā uz visiem 100. Ko cik?